Eirovīziju? Pārstāvēt Latviju? Domā? Ko jūs domājat par Eirovīziju? Šogad bija murgs Eirovīzija, godīgi, un bija izplatītas arī tādas baubas, ja ne baumas, ja tas bija pierādīts, nezinu, kā Končita uzvarēja, tāpēc, ka tas jau bija izplānots, ka tas bija jau, tie biznesmeņi jau bija izplānojuši, ka Končita uzvarēs, jo tas ir baigi labs biznes, daudz var dabūt tā kā naudiņu, jā. Un tas ietekmē arī psihiju varbūt arī kaut kā. Es nezinu. Nu jā. Saka, ka tas bija tā kā ne pa īstam viņi uzvarēja. Ne pa īstam, tas bija jau izplānots, ka viņi uzvarēs. Jā. Jo patiesībā ir daudz labākas dziesmas, manuprāt, nekā tā Raise Like a Phoenix. Nu, protams, es jums piekrītu. Jā. Svarīgs, jebkurš notikums jūsu dzīvē. Nu tā? Man ir svarīgs, jebkurš notikums jūsu dzīvē. Manā dzīvē? Jā. Uhti! Nebūs pa daudz? Nē. Nu labi. Kādi jums ir plāni uz Jāņiem? Man patīk šitā daļa, ja būtu basi, tad būtu vispār ideāli. Pasies, tu tiši daudzīs bungas. Tas ir vīrietis, jā? Tas dzied. Šitais, jā. Vecis. Viņš dzied par to, ka viņa nav viena. Viņa vai viņa? Kas viņa? Es atvainojos, bet kameras priekšā šādi nevar. Kā? Atraukāties. Zini, kā teica Šreks? Jā. Kas dabīgs, tas skaists. Šreks bija gudrs cilvēks. Jā. Zaļš, bet gudrs. Tik skaisti vienkārši. Paldies, paldies! Kronbuļu Inta, ja kas tur bija? Kronbuļu kā? Kas tev bija Kronbuļu Inta vai kāda? Kāda Kronbuļu Inta? Es negribētu panākt. Nu, panāk. Lai redz arī filmētāji. Nu, ne tik tu piebāzi savu rožu, nu. Reku tava roža, visi parādi. Pēc tam skatīsies pa šito pornuku mājās. Es atvainojos par necenzētiem vārdiem. Mēs jums piedodam. Paldies. Pornuka, no. Viņa tagad ir vannā ar ziediem. Nē, tagad viņa ir sarkanu paltraku. Un tagad skanēs Silent Storm. There's a silent storm inside me, waking to... Varētu tiešām pa jums uzņemt kādu filmu. Par mani! Jā, par jums. Nu, man pie manis nesen bija pienākusi viena zebra. Viņa teica, ka, Jā. klausies, ja pie tevis kādreiz pienāks šimpanze, Jā. tad pasaki viņai, ka pie tevis nepienāca zebra. Jā. Un pēc tam es sapratu, ka ja paipalu olu apēd, tad tu nepaliec gudrāks. Jo saka, ka no paipalu olām it kā varētu uztaisīt ķieģeļu rūpnīcu. Oho. Jā. Es dzirdēju Delfos, tas bija rakstīts. Jā. Teica, ka paipalu olas tagad ir baigi labs līdzeklis, lai uzceltu ķieģeļu rūpnīcu. Jā. Baigi labs izējumateriāls. Jā.
Jā. Ko es varu pastāstīt? Ko vēl var pastāstīt? Jautājums uzdodiet, intervējot, nu. Jums vispār atļaujiet man filmēt? Ir atļaus. Jūs man naudu maksājat? Maksājam naudu. Kur man nauda? Es šeit neredzu, a? Ko tu man te mūdi? Es jums samaksāšu. Ko tu man samaksāsi? Jo mans rots. Nelamājieties, lūdzu. Es atvainojos, pēc tam nogriezīs. Ko tu man te met? Nosist mani gribēji, vai? Tas jūsu vafelis, es Tu atvainojos. mieru, lai jums rots, a? Tas jūs. Es tev Tas jūs. tūlīt ar šitajām te. Kur viņa palika? Labi, viņa kaut kur pazuda. Es tev tūlīt ar lodēm, kā metīšu. Kādām Uz lodēm? caurums. Lūdzu, nolieciet Uz lodus. otrais ānus tev. Jau pats rots. Es neredzu. Vafels man? Jums, jā. Selda. Skaitās labas. Tās nekas, ka mēs te reklamējam kādu firmu. Nekas? Tad labi. Jā. Nu, piemēram, tas ir Mikatiņš. Mikatiņš bija mana stirna. Es centos viņu Bet tas ir uzstīrēt. kaķis. Tā ir stirna. Bet tas ir kaķis. Nu, vispār tas ir suņveidīgs opusums. Bet es uzskatīju, ka tā ir stirna. Es uzskatu, ka suņveidīgi opusumi ir pārāk garlaicīgi. Labāk ir stirna. Jā. Nejautējiet, kāpēc viņš izstāsta kā kaķis. Tas tāpēc, ka tad man fantāzija pēkšņi uzradās. Nu jā. Es gribēju uzzīmēt suņveidīgu opusumu, kuru es saucu par stirnu kā kaķi. Jā. Jā. Un tur uzreiz var visu saprast, ja tā padomā un ja tā ilgāk paskatās, jā. Nu, protams. Jā. Nu, klusā vētra beidzās. Jā. Pastāstiet lūdzu par šo ierīci, kas jums mājās ir. Tas ir Xbox. Pastāstiet sīkāk par. Es te vispār nedzīvoju, es nezinu, kas tāds pa zvēru. Kā jūs nezināt? Nezinu, Bet, kur viņš guļ un ko viņš ēd, neko ko viņa Bet kur tad mēs esam? Something better. Bet kur tad mēs esam? Mēs? Jā. Nezinu, kā jūs, bet es esmu mājā. Bet kāpēc tad jūs nezināt, kas ir tā ierīce? Es neteicu, ka es esmu savā mājā. Nu, piemēram, Jā, grāmata jā. pravietis. Labi. Pravietis. Jā. Jums izteiks visu. Jā. Galvenais ir ticēt. Galvenais ir ticēt. Viss ir atkarīgs no ticības. Jā. Ja jūs gribat uzzināt, kas ir šis zvērs, kur viņš guļ, ko viņš ēd, Jā. kad viņš pārojas, kur viņš kakā, ar kādu ķepu viņš aizlo kaku, tad lasiet šo grāmatu. Tas ir pravietis. Pravietis. Labi, var arī autori, ja ļoti interesē, jā. Un šī ierīce savukārt ir tā kā siksniņa šim zvēram. Jā. Ar viņu var dresēt viņu. Sadāk viņš galīgi izlaidies. Ar šito tu viņu baro. Ar ko? Šito tu viņu lutini. Vai tik tā nav USB ierīce? Tāda USB ierīce. Parasta USB ierīce. Nu jā, var arī tā teikt. Jā, es nezinu, kāpēc viņš te ir uz gultas, bet es viņam ļauju. Viņš jau tāds labs, tāds paklausīgs, tāpēc viņš arī gultā guļma blakus. Vēl jautājumi? Es vakar redzēju, kādi ir kaķi ņēmās. Ko man tagad darīt? Pastāstiet sīkāk par kaķu auru laiku. Viņiem notiek viss tāpat kā pārējiem dzīvniekiem pavasarī. Jā. Pavasarī, kad viņiem tā teikt pavasaris galvā, Jā. tad viņi ņemās tā kā traki. Es atceros, ka es biju vienreiz pie tāda cilvēka, labi nosaukšu vārdu Jānis. Viņam bija kaķis vārdā Lotte, un tad tā Lotte man mūždien nāca klāt un mūždien savu dirsu raustīja. Mūždien tā kā nezvērs. Viņam man tā pienāklā, es viņu tikai paglaudu viņu uzreiz mēu, un dirsumā bāž klāt. Nu, zini, tas ir tā nenormāli dzīvnieki.
Pēc tam viņš viņu sterilizēja, Jānis viņu sterilizēja. Pats ar savām rokām? Es nezinu īsti, varbūt viņa māte, bet, visādā gadījumā viņi sterilizēja viņu. Tad šī Lotte jau kļuva mierīgāka, bet es nesen pie viņa aizgāju, jau pagāja kā 2 gadi, es skatos, Lotte jau tāda maziņa, veca un resna. Ko jūs redzat? Tas ir dabīgi. Mēs visi uz vecumdienām paliksim mazi, resni un veci. Jā. Jā, reklāmām Nike reklamē. Nike mani neinteresē. Jūs skatāties futbolu? Sekojat līdzi? Nē, jā, jūs skatāties? Jā. Es nestos, tāpēc, ka es nezinu, man kaut kā nevēl, kaut gan man arī laika nebija. Nu jā. Saka, viena mana paziņa vārdā Milēna skatās. Jā. Tāpēc, ka viņas draugi skatās. Jā, mēs varētu arī no jūsu paziņas Milēnas iegūt kādu interviju. Nē. Kāpēc? Viņa ir īpaši, tā teikt, slavena zvaigzne. Viņa ļoti pieprasīta, un ja jūs vēlaties dabūt interviju, tad noteikti vajadzēs samaksāt. Apmēram jūs nezināt, cik liela naudu vajadzētu samaksāt? Sākot, laikam, no 500 eiro. Tas ir daudz, mūsu filmēšanas budžets to neatļauj. Nu, paša vainīgi, ko es vēl varu pateikt. Tā jūs drīz bankrotēsiet. Nu, bet... Nu labi, nu tā ko tu te novirzījies no tēmas, vēl jautājumi ir? Nu, jautājumi ir... Kā jums patika jūsu izlaidums? Izlaidums. Jā. Izlaidos tā kā kāza uz lauru laikiem, tā teikt. Un... Jūs pats sapratāt, ko jūs pateicāt? Nē. Bet smuki bija, man patika. Personīgi bildītes bija ļoti daudz, man bija pašam savu fotogrāfe. Viņa bija mana tante, jā. Un viņa teica, ka viņam piekrita fotografēt, jā. Es viņai teicu, viņa man teica drīzāk, kā jā, tu gribi, lai es fotografētu arī cits, tu vajadzētu piemaksāt. Teicu, nevajag, viņiem pašiem būs savu fotografu, izrādās neviena nav. Kā tu nav? Man ir arī. Nu, jums arī bija, jā? Jā. Skaidrīte. Nu, tad Skaidrīte, Huti Agnes, tā ir mana fotogrāfs. Ļoti slavena. Jā. Ļoti laba. Jā. Iesaku visiem. Jā. Un pat cik kādā maksā viņai iet viss? Nu, to jūs uzzināsiet no viņas. Sīkāk es nevarēšu pateikt. Jā. Un man patika personīgi, mans izlaidums bija ļoti smuki, ļoti labi. Viss izdevās, sarunājām gan mūsu klases saucinātāju, gan... Kas bija? Nu, direktori, gan... Kas tur vēl bija? Mācību pārzemi, lūk. Jā. Uzdāvinājām mūsu klases audzinātājai pulksteni. Viņai ļoti viņš patika. Jā. Tad, pēc tam mums bija vičerinka, tā teikt, latviski runājot. Jā. Un mēs tur baigi labi iztusējāmies, baigi labi, jā. Tur bija mums šlāgera aptauja. Pie mums atbraukusi. Ko jūs tu grozat, to jūs objektīvu, va? Jā. Nezinu, kur man seja vai? Pupas man grib nofilmēt, izvirtuls tāds. Es tev gan! Pīzdu man te filmēs. Labi, nomierinieties. Es esmu mierīgs. Visi kārtībā. Mierīgs, tā kā sieras taps. Visi kārtībā. Nu, šīs dienas intervija ar jums mums, diemžēl, ir jābeidz. Ko? Sakat kādus atvadas vārdus vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, tad viens no cilvēkiem. Paliec sveiks, es nezinu. Kas tas bija par žestu? Ko es varu pateikt? Sargat savas olas no kazām. Kāpēc tieši no kazām? Drīksts var tā kaut kā pazust. Tā. Jā, jūs varat pazust. Es uztaisīšu tā, lai jūs... Viss? Jā, viss. Nu? Ko no? Filmēt beidz, mierīgi.